This ship can sink. Yep. Puļ. Hei. Nu ko? 19. oktobris burtnieks. Rekur, Kaspars jau pucāja savus burkānus. Tūlīt iekritīsim viņam, iecirsimies astē un brauksim iekšā. Ķersim lielās līdekas. Skatās. Kaspar, burkānas aizmirsi? Jā, man jau mēs norauz zināsim, ka piebrauc. Piu! Uz lieliem burkāniem vai uz maziem burkāniem? Tas ir kā pašam ir, zini, kā pēc, kā rokās pierasti kurēt, zini, kā tu jau pēc tā izvēru parasti vadīt. Zini, kā paņem, šito es saprotu, ko es kādu jau nesaprotu. Tāpēc ir, pēc savu, katrs pēc savu izvēru, kā rokās. Tāds par kādu nav kauns, ja? Tad tu līdās redzēsim, kādus liek virsū tur. Šodien uz šitādiem. Nu, beidz, normāls svars viņu. Pats saka, nav svara un beidz, normāls svars. Kā sevi sarunāt? Viņš uz augšu paliekas. Ko pirmais aizgāja? Nu, jā, normāli lido. Es domāju, kādi grami 80 ir. Kas tas bija tikā? Tas bija mans māneklis? Vai tas vilnīts, es teiktu? Jo burkāns nestrādā. Gurķis. Te jāliek gurķis. Jāsāk gurķoties. Jāsāk gurķoties, jā. Kas te jāizdarēt? Avā. Nu, Pagaid nemet iekšā. smokulīts. Izvilkšu ārā. Tev aizmugurē maisiņā. Ja? Algar, parādīsi man savu burkānu. Es varu parādīt savu gurķi. Atbilst, gurķoties vai burkāns opus? Jā. Nākamais modelis. Wobblers. Nu, normāli. Šito uz velci var braukt. 3 metri darba dziļums. Tev rādītāju čītošanai. Nu, pakaš. Jā, normāli. Nu, šitas jau ir tas dabīgais, tas ataugums. Tas, nu. Dabīgais burkāna augonītis, tas zini, tas ķipa. Tad jau vajadzēja ņemt ar visiem lakstiem. Jā. Nu, tos mēs nocirtām, apgriezām. Nu, kā teikt, es jau kaunā nekrītu, tu jau. Ja ķeram, tad uz lielajām. Gurķi arī neņem. Nā.
Man divas. Man divi kontakti. Uz burkāna? Vienu 57, vienu 43. Man bija ritīgi, ka tāds malas mietēt. Viņi tikko arī izvilka viena. Minūtes, divas atpakaļ. Jā. Nu tev tās astītes nokoda te. Nu man burkāna astītes nokoda. Bet momentāli redz, jau ir bijis iekšā, man arī saplēs to burkānu. Bet otrais maita neņem. Pirmā zivs. Pirmā mīdīga. Tikko bija kontakts, rīktīgs kontakts. Tad paskatīsimies, kur tā šī manas izkosts. Jo, re, kur ir? Liela vai? Nu labi, tāda normāli. Grēt āķis sarams iekšā. Redzēji, kā es profesionāli? Diemžēl uz bastera! Bija tik daudz kontaktu, ka bija jānomaina kaut kas. No. Bet mēs pārliecinājāmies un mainīsim atpakaļ. Sešdesmit 61. Tā, nu ko varu pateikt, nu uz mazajiem izmēriem ņēma arī šodien. Nu šādi, jā. Riktīgi nograuza vienkārši, var redzēt, jā. Pilnīgi līdekas žoklis. Gurķi arī nesmādēja, jā, grauza ārā. Šito lielo vairāk kārtēja, re, kur zobi, jā. Nu un šito, jā, riktīgi paplēsam. Un, viņš, ka burkāns sauss paliek, te var redzēt visus tos robus izkostos. Kur, jā? Jā. Kaut kā tā. Tā kā burkāns principā ir strādīgs, jā. Strādā kā māneklis. Tā, nu ko, cik mums ir laiks? Nu viss, pietiek, viss. 11:00 pēc mana pulksteņa. Šā. Uz burkāna kontakti bija. Ne man vienam. Kolēģim arī kādi 4. Bet nu sākas lielās spēles. Nav ko te māžoties. Kas aizies pirmais? Aleksena? Jā, Aleksa Kapito. Tūlīt apāķosim un ies iekšā ūdenī. Tātad kā darīšu, kā mēģināšu noskaidrot labāko influenceru mānekli. Nu, pa 20 metieniem sākumā. Vai pa 15 metieniem. Nē, arī daudz, jo, 15-10 metieni. Tas taču ir burtnieks, tas nav kaut kāds Madonas rācinis. Ja ir kontakts, tad ir piezīmējumi, ja nav, mainam nost. Tātad pirmais Aleksa Kapito, 6. 5. Aiziet iekšā. Pie pašas lejas es paņemšu pats, jā, es paņemšu pats. Tā tāda nav liela, varbūt piesniec. Man arī kādījā apskrēja. Apcā. Nu, zivtiņa iekšā. Aleksena, Johaidis, ir 7. metiens. Nu, tāds viduvējs rezultāts, jā. Pagaidām labākais. Bet, nu, jā. Nu, mazā. Atķēdājās kā reiz. Nu, smuka tāda 55, bet, nu, es ja paņemšu vienu, tad kā kādu ap 65 es paņemšu vienu. Varbūt 2. Labs ir. Čau. Aiziet. Čau. Tā, nu ko, nākamā ies Basara. Vispār viņiem bija jābūt pirmajai pēc visa, bet, nu, nezinu, cik gramus, nu 5 kaut kādas, bet vajag mazāku āķi. Nē, nu var arī 10 mētāt.
Pa lielam, jā. Man jau arī pretzaļnieki ir, ja kas. 6 grami. 6 grami? Nē, ir normāļna. Nu labi, 10 metienē aiziet. Hopā! Nē, normāli, pa vējam jau tur visi lido. Pa vējam arī ar bigbaitu es viņu izmetīšu. Tāda sajūta. Vienmēr sakot ar domu, ka varbūt līde, ka vairāk sēž zālēs, nu jāiemet riktīgi zālēs iekšā. Pamēģināsim apveltīt to vardi ar šādu te āķi. Ar ūseino ķēru, piemēram, kur iznāks. Kaut kur te hop, uzplēšam. Un aiziet starp acīm. Cik mīksta gumija salīdzinoši ar kapitonu, ar to salmo basaru. Riktīgi mīksta. Gandrīz vai keiteči, nu pasmūko, nu riktīgs āķis. Un tagad tik ūsiņo bams. Un viss kārtībā. Strādā jau tā varda ļoti smuki, tās kājiņas tur plivinās. Jā, nu, Prodigijas pagaidām arī pa nulēm. Pagaidām līderos ir Aleksa, gumija. Un pamēģināsim tagad zila. Man liekas tāda forša rudens krāsa, oranžīgi sarkana ar melnu muguru. Glaiders nelieliem dziļumiem. Es domāju, būs ok. Mēģinam. Uz kuru pusi tev lēpja lauks? Uz aizmuguri, viss tas platā. Tā, nav. Jā, nu drusku pārbraucām uz citu pusi, atbraucām pie salas. Diemžēl viens Berklī zila aizgāja. Nezinu, kāpēc neizturēja mezgls. Nu, burtnieks paņēma savu nodevu. Labi, turpinam ar balto vardīti. Jo, nu, riktīgs kampiens. Jā, mastē. 3 reizes ņēma, nu beigās jau paņēma. Jā. Op. Man arī tuīt nocers. Nu, johai. Šitais visu ņem, bet jā. Visu ķer viņš, jā. Velcētāji kā traļi jūrā. Viena, otra laju, trešā, tur vēl tālāk. Krustām šķērsām. Tajā ezerā velcēšana baigi populārā lieta. Velku tā kā pagali. Tā taču ir zivs. Taču pagali. Up, uzmanīgi. Paņem ķeselē. Taču ķeselē. Šajā te uz gūpiju. Nav kaut kāda 56, 57. No šitā arī aizbrauks mājiņās. 2 paņems. Ko es viņam, lai ņem airus un drillē? Pa vējam. Kas ir? Nē. Mēs vēl ķer. Neiet motors? Telefons arī nosēdies. Tā Armandu vajadzēja tā kā sazvanīt. Nu, tā kā šitās bāzes? Jā. Davai sazvanam, fiksi.
Uzliec. Viss slik. Tā jums viena. Tā, viduvēji. Tas telefons, kas uz laivas? Jā. Halo, sveiki! Es te piebraucu pie viena makšķernieka, viņš no jūsu bāzītes laivu ņēma zaļu no vecas. Motors noplīsa stāvtē. Nu, ietekas sākumā, ja brauc ārā uz ezeru, tad pa kreisi pirmajos puduros. Tāds baigi maziņais kaut kāds, tāds vecs balts kā pasauli, tāds galīgi maziņš. Nezinu, kas tas ir pa motoru? Es nezinu, kādu. Kaut kāds divi zirgi, 3 tāds ar zilu strīpu, tāds galīgi maziņš. Jā. Ok, labi. Tūlīt būs. Nu, kur tiek piedzīvojumi esat atraduši? Mēs vismaz vienu makšķernieku izglābām no, nu nezinu, kā minimums no stresa. No drošas Vienam no laivu, nezinu, tas nebija mūsējais. Tad bija nosprādis motors no laivu bāzes, laiva bija viņam. Un arī telefons bija nosprādis. Nu tā, full house. Jā, nu kāpēc? Gan telefons, gan laiva varēja vēl. Un airu viņam arī nebija. Tā kā pazvanījām bāzes saimniekam, sakam, brauc pakaļ vēl. Bet piebrauc, viņš viņu palaida, aizbrauc ar motoru. Varbūt benža beidzās. Kaut ko nemācēja čoku paraut. Paskaties, cik ir? Smuki slīdam. Viena laiviņa gar krastu, mēs gar krastu. Mūziciņa skan. Daži velcē. Yeah! Īsti veči strādā tikai ar Big Bite. Krasts! Jā. Klasiski šodien, klasiski krasts. Klasiskā. Jā. Plus mīnus 200 metri. Kodīļa. Viss nevar? A tev autopilotiņš? Nē, šajā te. Uz tevi augstu. Izsit, jā. Nu, skaties, es teiktu, ka tā bija zivs. Turēja vienkārši mutē. Es kā saplēsa visu. 1,10 m. 1,10 m, tas ir līdz pirmajai spurei tikai. Jo, ja prātīgi uzsit viņam, viņš smuki uz sāniem. Šis jā, šis riktīgi ar kodam lietā. Nu jā. Mūdzis. Šis mūdzis ir. Te bija woblers priekšā, bet nolūza. Nu, šito riktīgi grāba kaut kas. Šito vispār gandrīz apēda. Zobu. Jā. Te? Nu jā, un tur izkoda ārā.
46-47 centimetri līdaciņu, bet, nu viņi tā pēc sajūtām skaidrs, ka tā ir drusciņi zemēr, bet viņi nofotografējās ar to zivju, bet neuzliek uz mērlēm. Bet viņi paši godīgi saka, bet mums ir 48 centimetri līdaciņu. Nē, pagaidi, kā 48? Denis, paldies, kad atbrauc. Paldies. Paldies arī. Labā apstīti. Un mums ir uzvarētājs. Mums ir uzvarētājs Arturs. Un kā teicām, kā solījām, 10 kilogrami. Ņemot mānekļi, 10 kilogrami mānekļi. Tu vari aizbraukt pie jebkura Latvijas ražotāja un pateikt, lūdzu, man piešķiriet 10 kilogramus mānekļu silikonē, ja? Nu tā nekā nesanāk, bet tev te ir 10 kilogrami. Tā kā, lieliski. Viss, čau, tiekamies citā reizē.